Pagaidām man ir 3 copes, bet nu, tā izskatās, ka nav tā kā baigi aktīvs. Skrien pakaļ, uzcit pasti, pagriežās, aiziet. Vairāk nevis barojās, bet kaujās. Abā! Tā labi. Nu, tas pats atkal. Uzcit pasti un viss. Grib kauties šodien, negrib ēst. Vismaz šī vieta. Bet, nu, zivs ir. Šitā vieta vienmēr aktīva bijusi. Ne, ja ne aktīva, tad zivs tur ir, jā. Opā, nu, zīmulis. Zivs te ir, jā, bet viņa šeit nebūs. Lielas šeit diez vai būs, varbūt kāda šitādas arī te ganīsies visu laiku. Pāris kilogrami, varbūt lielāko šeit var dabūt. Tas tāds Latvijas mēriņš. Nu, nenokrat tikai man zivi. Šitās mazās tik traki spirinās, ka viņas trīs zivis man ir aizlidinājušas gumijas. Nu, taisi vaļā mutī. Halo! Halo! Tā, labi. Diezgan dziļi. Veiksmīgi. Nu, sauc savu mammu. Atā. Labi, šodien atklāta. Esam atbraukuši ikgadējā Somijas braucienā. Šī ir 4. diena mums. Laiks ir ļoti saulains, tā kā, nu, nav īsti līdekas laiks. Labi tas, ka neliels vējš pūš, tas vismaz. Bet, nu, zivju aktivitātes ziņā teikšu, ka ir labi. Pirmās dienas bija riktīgi daudz zivis, vakar mainījās laiks nedaudz. Savilkās mākoņi, tā kā pērkons gar malu gāja. Bet uz zivju aktivitāti tas īpaši labi neatsaucās par brīnumu. Bet vakar bija trofeja 97 cm, 6400. Arī tā kā parasti lielās kaut kur daudz maz vienatnē stāv. Viena pati akmeņos sēdēja un paņēma. Un tad otra lielākā mums bija 90 cm. Tā liekas, ja nemaldos, 5-400 bija. Bet, nu, katru dienu, nu, uz laivu, mēs esam 2 laivas, katru dienu uz laivu, nu, es teikšu, tur 20-30 zivis ir. Tas ir, mēs pat nebraucam agri iekšā, mēs braucam ap 11-12 tīri pa dienu. Un tad līdz kādiem, nu, es nezinu, tur 7, 8. Vakar diezgan ātri īstenībā tikām ārā. Jo nu, bija saķertas zivis un tas negaiss nāca virsū, negribējās arī pa negaisu capēt. Šodien skatos, ir vējš mainījies. Nu, tikko pirmie metieni. Mēģināšu ierast tās vietas, izspēlēt un aizbraukšu uz citu galu. Paskatīšos, kas tur notiek. Kolēģi mani šodien palika mājā, teica, kad iešot vakarā. Braukšot tīri uz tumsu, mēģināšot tumsā kaut ko paķert. Kaut kā tā. Agri no rīta nebraucam, jo esam atbraukuši arī atpūsties.
Negribās tā, ka aizbrauc mājās ar lielāku nogurumu nekā atbrauc. No mānekļiem, ko es personīgi izmantoju, ir viena un tā pati gumija. Neko jaunu es neizdomāju, es viņai ticu, viņa man strādā, un es vispār neredzu pagaidām jēgu kaut ko mainīt. Ir brīži, ka es uzlieku mazāku, vienkārši izmēru ar domu kādu asari noķert. Jā, īstenībā mums pirmajā dienā smuki asari bija. Lielākais bija 740 grami, un tad 600, 500 tādi bija. Un pēc tam nākošajās dienās tie asari kaut kā pazuda. Bet vispār cik gadus mēs šeit braucam, asarus tādus tā kā no baros mēs neesam ķēruši. Šis ir pirmais gads, kad viņi tiešām, es nezinu, viņi ienākuši, kaut kā atnākuši vai kas. Tas bija interesanti. Zāles vēl nav saaugušas, ir vēl vecās apakšā. Tikko viss tāds sākās vēl. Līdeka stāv vairāk tādās vietās, kur ir vecās niedres gar krastu un uzreiz, teiksim, 1,5 metrs tāds dziļumiņš. Tur viņai patīk. Vai nu arī seklums un kaut kādi vecie zāļu kušķi, kur palikuši. Tur vēl var saprast, ka viņa tāda uzturās tur. Bet aizbrauc pie vietas, ja pirmajos metienos nav aktivitāte, tad nav, tad jābrauc uz citu vietu. Bet es neteikšu, ka pa dienu neņem. Pa dienu arī ņem ļoti labi saulē. Labi, ka vējš neliels ir, ja būtu bez vējš, tad gan būtu švakāk. Tagad tur ūdenī, kur redzams, kušķi ir tādās vietās potenciāli viņa tur varētu būt. Lielāka nekā tā. Laba. Nav. Kā 3 varbūt. Gara slaida. Nā, bišķi virs 4, kaut kādi 4,200.